Izglītības, kultūras, sporta jautājumu komiteja lūdzu reģistrētīs sēdēm. Darba kārtībā mums šodien ir 4 jautājumi. Pirmīs jautājums par Reizeknes novada pašvaldības deleģētājiem pārstāvjiem novada izglītības iestāžu padomēs. Ziņotos ir Skaidrīte Strode. Labdien! Tātad pamatojoties uz pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 4. punktu, izglītības likuma 29. pantu, ir priekšlikums ar 1. septembri 2025. gada delegēt Reizeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs Reizeknes novada pašvaldības dibinotoja porstovjus. Tabuliņa ir pielikumā jūsim, jā, tātad ir diezgan lolas, domāju, kas jau nalasīšu. Kolēģi, mums porskatīt, jūs tie visi esat ītilpunoti? Jā, visi ir ītilpunoti. Apmēram pēc dzīves vītes, kā es skatu? Nesaskatās. Absolūti. Absolūti, ne? Bet tas nekas, tas ir ļoti labi, mēs iepazīsim. Nu jā, gan pēc dzīves vītes, gan arī varbūt, kurīs kādu skolu bija beidzis, nu, kā es saka, turpināt sadarbību nav, tad arī dažādi varianti. Mocījis. Tā ir jautājumi. Man ir jautājums attiecībā uz iepriekšējiem delegējumiem, cik daudz no deputātiem vismaz iepriekšējā sasaukumā ir piedalījušies padomēs. Jā, Gunārs, jā, skatos, jā, ļoti labi, jā. Tomēr aicinājumu. Es saprotu, ka dažreiz padomis vai organizatori nav zaicināja aizmirst vai paziņoja pēdējā breidī, kad laiki ir jau saplānoti, bet, tas ir tāds komunikācijas jautājums arī īstošu vadītājiem runājot, kad plānojot padomis, lai arī laicīgi tad ziņoja par datumam un laikiem. Tā. Vēl kāds tev debatēs grib izteikt jautājumu runā, vēl ir šī ir palicis iepriekšējo ratu, ka uzsāk balsošanu. Pār 7 atturās. Nav pret nav. Tā kā lēmums ir pieņemts, kolēģi apsaskatom un daram savu darbu. Otrais jautājums šodien ir par Tatjanas Pujotis Neutrālu pirmškolas izglītības iestādē valodzīte vadītājas atbrīvošanu no amata. Ziņoja arī. Jā, tātad pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. pantu, 1. daļu, izglītības likuma 17. panta 3. daļas 2. punktu un Reizeknes novada pašvaldības darba reglamenta 78. 1. apakšpunktu un Neutrālu pirmškolas izglītības iestādes valodzīte vadītājas 2025. gada 30. jūlija īsnāgumu. Tātad ir priekšlikums potraukt darba tiesiskos attīcības ar vadītāju. Atbrīvot jau ar 29. augustu. Man jautājums par konkursu nokšanu. Konkurss būs, kad būs atbrīvots, tad būs konkurss. Jā, pēc Dūmis sēdes lēmuma. Šobrīd ir īcelti arī lēmuma projekts nosaka metodika, tas vīdri par pienākumu izpildītāju. Tātad ir pēc pušu vīnošanos savstarpīgi. Patiesībā situācijās, tā kā es zinu esošo situāciju, tad es paskaidrošu, ka cilvēkam veselības stāvoklis ir tāds, ka ja nazavielos vienkārši nevar veikt to darbu, ja labprotīgi tā kā mūsu sots. Apzīmējusi izdegšanu. Nē, viņai bija darba nespējas lapa napilnu godu līdz pavasarim, ja uzsoca darba attīcību. Turpinot strodot, bet saprotu, ka domāju, kas noteikto sprīdzēja darba apjums. Jā. Nav manipulācijas priekš uz nokšu jautājumu. Tev jau bija balsošana? Es jau tā kā nepalaidu, bet nav tagad uzsāk balsošana, jā. Ar 7 balsam par, pret nav, atturās nav, ir lēmums izlēmts pozitīvi, tātad būs jauns konkurss. Nā, pēc Dūmis sēdes.
Pēc dūmis sēdes. Jā. Šīs jautājums ir abasiņš par daļēbu projekta UČKA. Ziņotāja Inta Rimšāne. Lūdzu. Labadīna! Es jau ar šo projektu otrreizi esmu jūnija sokumā prezentēju, tī bija ideja, nebija zināmas summas, tā kā es vēlreiz esmu tagad. Projekts tika īsnākts Eiropas Savienības Urbakt programmas projektā UČKA. Nosaukums ir vienkārši vīta, ko Čehi izmantoja, tā kā es to nosaukumu iztulkot nevaru. Projekta mērķis ir pilnveidot projektā iesaistītu pašvaldību pieredzi, pilsoniskās iesaistes un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, izstrādājot efektīvu brīvprātīgā darba novērtēšanas sistēmu. Tam visam būtība ir tāda, ka ar šo novērtēšanas sistēmu tiek uzlabota sadarbība starp pagastu apvienību administrāciju un konsultatīvajām padomēm, kā arī ar iedzīvotājiem, izmantojot bonusu sistēmu. Pieņemsim, ja kaut kas ir, nezinu, tī kopūs jonupļaun vai tī kāds sūļenš josaloboja, iedzīvotāji tiek aicinoti pīzadaļātīs poši to izdarāt. Pogosts, pieņemsim, īdūt krosu, vēltīku pajam izdori. I par to tev tiek piešķirti bonusi, i bonusus vēlok sasummēji, i pieņemsim pašvaldība vai tī pogosts īdūt autobusu. Kaut kur aizbraukt uz kādu ekskursiju vai, piemēram, kādu teātra izrodi apmeklēt. Tas ir reāls piemērs, tie sadarbība strodoja. Mēs bijām Čehijā, uztenāt labiem pašvaldībā, kur to tīšot savam acim redzām, kā notiek savstarpējo sadarbība starp administrāciju un starp iedzīvotājiem. Ja tu projektu gadiem atbalstās, tad konsultatīvajām padomēm būs īspēja, nav visiem tī cilvēkiem, bet porstovim būs īspēja braukt, pazemocētīs, kā tie sadarbība tiek un iedzīvotāja līdzdalība tiek veidota Čehijā, Īrijā, Zviedrijā, Rumānijā, Ungārijā, Grieķijā. Latvijas puses mēs vienīgi tie esam. Vadošais partneris jau ir ar šādu līdzdalības pieredzi, tī ir Čehi. Projekta ilgums ir 30 mēneši, kopējais projekta budžets 700 813,50. Rēzeknes novada kā partnera budžets ir 78 170. Nā, 7,817. Kā partnera, kas ir piešķirts kopējais finansējums. Atavainojos, es jau kā īgoju. Inta pareizi tu sacīji. 78. Cipars. Toļok izdalās divējos daļos, jā. Trejos. Pareizi, 80%. Tos azastotos liecinājumus. Kopējais projekta daļa, mēs 78 tūkstoši, mēs esam pīzanot. Pareizi. Tas ir kopējais budžets Reizeknes novadam projekta ietvarā. Jā, bet pašvaldības Par budžetu pareizi pasacāt. Bet pašvaldības budžets projekta ietvarā. Katram partneram ir savs budžets, ja mūsu budžets projekta ietvarā ir 78. Kuru daļa ir tas, ir daļa mūsu. Tā kā pareizi tu pasacāt. I tad 80% ir Eiropas finansējums, kas ir 6000 jau tā. 62. Jau es jau soku jaukt. 62,536 i todīt Reizeknes novada līdzfinansējums, kas ir 10% iz 30 mēnešam. Tie ir 7,817.
Sēki, jūs to naudu dabūjāt no attīstības plānošanas nodaļas budžeta. Nu, mēs īplānojam. Bet tas ir Līdzfinansējumu vienmēr īplānoja itī mēkstīm projektiem, ja? Attīstības plānošanas nodaļa no sava budžeta īplānoja arī līdzfinansējumu. Sēki, tos naudu, to projektu ītvarā jūs plānojat, iedzīvotāju padomiem, sevitāt cilvēkus iz tom valstīm, kas ir domā projektā. Им būs cilvēki atvests atpakaļ iz nodu. Nu, pirmkārt, tiks uzlabota konsultatīvo padomju darbība, kas jau, es domāju, ka kādu laiku viņiem trūkst tādu jaunu ideju. Pilnīgi pareizi, lai mēs iesaistītu konsultatīvos padomus, interesētu darbā. Burkāniņu drusku. Nu, tī toži, konsultatīvajās padomēs tīža dažādu vecumu cilvēki. Tie ir gan jaunoki, gan vecoki. Tā ir, ka, pirmkārt, ja es gribu, mēs pīspīst jūs nevaram braukt, bet ja es gribu, jums būs īspēja braukt, mocētīs atvest pieredzi, itū pieredzi, izlītot, izmantot, lai uzlabot itū sadarbību. Gunāram jautājums ir. Ienākumu jums šos pieredzi daļātīs. Nav stēties atbraucis, priecojās, bet jobūt ar kaut kādu atbildību, ka jām ir jāsavalās. Nu, ja es konsultatīvā padome, jām jau negribi, jām jau ir tie sadarbība jovē. Kurā gadījumā konsultatīvo padome ir labprātīgs darbs, kur nav maksājotāts atbalsts ir ļoti labs? Gunāram jautājums. Jā, man tāds jautājums. Cik pašvaldības vajadzēs uzreiz finansējumu? 78,000 vai 7,000? 7. Tad administratīšana viss tas ir iekļauts. I vēl līdzīgi projekti ir bijuši, gribētos kaut kādu atskaiti par to izglītošanu, par to, kas tī giva pieredzi, tam dēļ, ka mēs tik pieņemam lēmumus, mēs tos darbības vairāk nezinām, kas notiek. Šajā reizē mums tādu prezentāciju drusku pastostāt par rezultātiem, kādi ir givti. Nu, mums ir bijis jau viens tāds līdzīgs projekts, Viļānieši dara, toža Urbakt projekts bija, kur tika mudinoti Viļānu iedzīvotāji sokt, varbūt uzsokt tādu efektīvāku sadarbību ar pašvaldību. Projekta līdzekļiem tika veidoti dažādi semināri, kur poši iedzīvotāji sacīja, vot mēs gribam mūsu Viļānu apvienībā darāt tū, nu, piemēram, mēs gribam tī uzstādīt kādas puču dūbis. Tad bija grib, piemēram, nukrosot tūs postakastis. Tad, vēl tī dažādas aktivitātes. To visa rezultātā Viļānūs pēc tam projekta beigūs tika izveidotas 2 vai 1 konsultatīvā padome. Es domāju, tā mēs varbūt astocēsim, bet tiešām sagatavot porskatu, tā nakavēt laiku, sagatavot porskatu veidā. Bet vai jautājums vai var paspēt iz nokušu nedēļu, vai vajag pēc 2? Nā, tas nav dūmē, mums nokušēja komitejai. Nā, jautājums par 2 nedēļām var sagatavot? Nā, nu var. Cilvēki arī kaut ko grib paskatīt. Pagā, dūmes nav pēc nedēļu? Gribētu uzlēst uzmanību uz to, ka visi projekti ir saistīti arī ar tiem natīšiem izdevumiem un ar administratīvo slogu pārējiem darbiniekiem. Tātad tamā gadījumā arī no projekta iesniedzēja viedokļi, no projektā no Rimšānas puses ļoti gribētos, lai būtu skaidri poskatām, vai tiešām viss ir tikai no projekta līdzekļiem. Tāpēc, ka viss sapāk kaut kādiem natīšiem izdevumiem, teiksim, atvest, aizvest. Darāt to vai nedarāt to. Nokušīs ir, teiksim, administratīvais sloks, tas ir saistībā ar to, ka ir līgumi, ir, teiksim, darbinieki, kas tur ir iesaistīti, ja viņiem ir kaut kādi īspējami pienākumi, par kuriem netiek maksāts. Teiksim, ne tikai projektā iesaistītajiem, teiksim, projektu vadītājiem, bet arī visiem polījiem. Jo es personīgi esmu sazaskurusies ar to, ka tas viss sapalk arī ar šo administratīvo slogu, kas dažreiz nav īpaši mazs. Un tos natīšos izdevumus mēs nekad neņemam vārā, bet jebkurā gadījumā, teiksim,
arī ir tie, kuras tajos projektos ir jāvērtē. Ja to nokušīs vēl ir tas napītēji tikai projekta, teiksim, realizācija, bet arī jāsaprot, kā to projektu realizējot, arī kaut vai minot to, ka tiks iedots autobus vai kaut kas kaut kā ir skaidri jāsaprot, kas ir pašvaldības pienākums, ko viņš dara, kas ir šī iedzīvotāja aktivitāte. Un tie bonusu punktu, teiksim, sistēma, ka tāda, kā jau aizvest līdz tam, lai noformētu pareizi, teiksim, autobusa iedošanu, jā, tieši saistībā ar tiem projekta rezultātiem. Man tas viss līkās diezgan tā ir, Principā, es domāju, tos ir tos attīcinamos izmaksas, ko mēs varam likt iekšā internātē. Ja mēs jau saplānojam, ka pieņemsim autobusu, mēs sāksim to. Tad jūs varbūt arī attīcinamos izmaksas. Var, jā. Skaidrs. Jā, tiešies 100% paturu Silviju. Par ko īpriekš jūs tā nedarījat? Silviju es 100% paturu, jā, un es uzskatu arī, ka mēs tādu projektu rakstam vai daram, tad obligāti jāieliek viss tajā projekta, lai tas būtu tiešām viss no projekta. Skaidrs no kādas finansēs. Skaidrs, jā, lai nebūtu tā projektu apstiprināja, vēl netiešas visas izmaksas, vēl uz apvienību vai tur uz pašvaldību, jā. Sakarā ar to, tas nav tiešām sapratams, vai viss tas ir ielikts, iekļauts, vai atkal būs arī pašvaldībai pēc tam. Jā, tātad es arī esmu tagad pieslēgusies šo te, tā saukto mīksto projektu pie tām visām finanšu plānošanas, un praktiski pēdējie projekti, kas tiek pieteikti, tiek iekļautas arī izmaksas ne tikai projektu vadītājiem, jā, bet attiecīgi grāmatveži tiek apmaksāti no šī projekta, un pēdējā arī ir jurists, kurš arī palīdz ar šiem dokumentiem. Jā, tātad tiešām tagad arī mēs kopā ar Intu strādājam un skatāmies to, lai to problēmu, ko minēja Silvija, teikšu, kā ir iepriekšējiem projektiem tas nav tā bijis, jā, bet jaunajiem mēs jau to visu integrējam iekšā, jā, bet, tad maksimāli, jā. Maksimāli, ko bet, dažām tur 0,cik tur slodzēm. Jā, tās ir 0,c tās slodzes, un tad atceraties arī grozījumi mums ir bijuši amatu sarakstos, jā, kad mēs sakam 0,8 darbinieks strādās kā novada darbinieks, un 0,2 viņam ir uz periodu projektā. Ne tikai viņu atvainojas, ne tikai tā, ka viņu darbs, jā, arī tā arī sapratu. Jā. Par tiem autobusiem, ja tur varbūt vēl var kaut ko, tas tieši tā. Ka piedars tāds, jā, bet var gadīties, ka daudz kas vēl klāt. Šī apaugšana varētu būt, transports, komandējuma, maksas, ja tas nav iekļauts. Patiesībā ir jāsaskatās, kā temā projektā ir noteikumi, mierķi, jo dažā labā var ielikt administratīvos izdevumus, dažā labā nevar ielikt. Ne, bet tad mēs lai zinātu, jā, ja tur ielikts vai nevar, ja varam mēs tad piedalīties tajā projekta, vai mēs tad nepiedalīsimies, tāpēc, ka mums vēl klāt vajadzēs savu naudu tērēt uz kaut kādiem. Patiesībā projekts ir ļoti labs, tāpēc, mēs tiešām iedzīvoto padomis ir tādas šobrīd, ja neskaita dažas neaktīvas, ka tas būtu sava veida stimuls, kurā mēs varētu tā kā... Es atvainojos, bet ir jādalās ar pieredzi, nevis tā, ka mēs izliekam bildi, publicitātes pasākumu mēs īstenojam, un tālāk tas cilvēks sēž ar savu pieredzi savā teritorijā. Tad ir jādalās ar šo pieredzi, ir jāveido pašvaldībai tādus pasākumus, kur tie cilvēki, kas pa projektiem un projekti, kas tika atbalstīti no pašvaldības, vēlāk dalās lielākai iespējai cilvēku, kam tas varētu būt noderīgs. Itāits variants ir bijis, Viļāņi tiešām ir daliešies ļoti aktīvi. Viļānu konsultatīvos padomus vadītāji ir aktīva bijis. Bet ar konsultatīvom padomus arī es runāju ne tikai ar saviem, bet runāju arī ar citiem arī tāpat. Un tad mums jāklausās viņus, jā? Igors, tāpat, jā? Mums jāklausās viņus. Un tad, mēs jau aizējām. Jā, es visu. Un tad tikai viņi arī, kad viņi sapratīs, ka viņi strādā un viņi piedāvā un mēs dzirdam viņus, tad jā, ka ne vienu reizi nedzirdam, otru reizi, tad atvainot. Viņi saka, kāpēc jāstāv. Es saprotu, Katerina, bet konsultatīvās padomas reizēm tādu kā uzrauga lomu paņem, kas nav pareizi. No vienas puses viņiem jābūt ir citas status. Un
varbūt šīs projekts ir tas, kas pamāca. Labi, kā viss, vajadzētu, jā. jā. Bet paldies, uzsāksim balsošanu varbūt, jā? Pirms vienu sekundi, pirms balsošanas par to dalīšanos, mēs tieši ar to Urbakt projektu dalījāmies, un Varams organizēja pie mums pirms gada sapulci, bija sasaukti Latvijas projektu vadītāji, tieši mums te bija Lūznavas mūžā, un mēs dalījāmies ar savu pieredzi par iepriekšēju Urbakt projektu, kurš tika augsti novērtēts Latvijas līmenī. Tā kā dalīšanās ir bijusi. Paldies, kolēģi, ceru, ka nobalsojām, jo jau... Es paspēju. Daži paspēju. Es manuāli pārbalsoju. Pacelēt rokas, jā. Tātad 6 par, es pareizi, 4 te un tātad visi par šo projektu atbalstam. Paldies. Atvainot, man finanšu komiteja arī jābūs? Nē, vairs ne. Kopā 4 plus 3 jābūt 7. 7. Es varbūt neredzēju kādu roku. Viss. Jeļena par. 2. Aija un Anita. Jā, es Anitu neredzēju. Atvainojos, 7 par. Jā. Tad porējām iznokušu jautājumu, kas mums šodien sportībā informatīvi izzinājums par profesionālās vidusskolas militārijas virziens izveidi Maltā. Ziņoja skaidrības projektu. Par šo jautājumu šodien ir izradījis un pastostās pulkvedis Vilis Bauska. Lūdzu, sekstapā ir Laikam, būt. Atveri. Itas? Jā. Bet jums arī pielikumus līdvarī ir, ja gribat tuvāk skatēties. Lūdzu, varat šo. Labdien! Paldies par man doto iespēju būt pie jums un personīgi iepazīstināt ar šīm norisēm ap profesionālo vidusskolu un Maltas vidusskolu konkrēti attiecinām uz Rēzeknes novada. Tad, kā jau minēts, arī rakstīts uz slaida, esmu pulkvedis Vilis Bauska. Mana pašreizējā darba vieta ir aizsardzības ministrija projektu vadītājs. Šis ir viens no maniem projektiem. Tā kā, šīs skolas pirmsākumi vai idejas par skolas izveidi ministrijā ir pāris gadus jau. Ideja par šo skolu radās no tā, ka ir ļoti liela interesi par šo skolu no jauniešu puses. Un eksistējošā skola, kur ir Kandavā, Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, nespēja uzņemt tik daudz jauniešu, cik ir pieprasījums. Piemēram, pagājušā gadā bija 145 pieteikumi, uzņēma 30. Līdz ar to tad arī šie parametri ir ļoti lieli. Vēl viens tāds fakts, ka Latgales jaunieši arī piesakās šai skolai, un pagājušā gadā pat viens skolnieks bija no Kombuļu pagasta. Tas ir ļoti tālu, un tā braukāšana ģimenēm droši vien arī izmaksā kaut kādu naudu. Līdz ar to tad, tā ideja par skolas izveidi Austrumu reģionā vai Latgalē tad arī ieguva savas aprises. Darbs pie šī projekta sākās ar izpēti, kur es apbraukāju reģiona skolas, sākot no Balviem līdz pat Krāslavai un Ilūkstei, iepazinos ar infrastruktūru, un tad nonācām pie secinājuma, ka Malta ir optimālais variants. Tad varbūt ķeršos arī pie prezentācijas. Tad jūs arī, kā man labāk ar šitiem, jā. Okay. Jā, tad infrastruktūra reģionā ir dažāda, pat pie nomināli liela skaita skolu, profesionālo vidusskolu vai tehnikumu kādreizējo. Jāsaka, ka kvalitatīvie rādītāji neatbilst tām prasībām, kuras aizsardzības ministrija ir izvirzījusi šāda tipa skolai.
Šāda tipa skolā ir jānodrošina ne tikai klases apmācībai, kas ir vienkāršākais un pedagoģiskais personāls, bet arī dienesta viesnīca, sporta infrastruktūra, apvidus blakus taktiskajiem treniņiem, kas ir militārā sadaļa. Tāpatās blakus ir jābūt atbalsta vienībām. Šeit minēt arī zemesardzi. Jūs arī redzēt, ka šajā Maltas gadījumā ir pietiekošs skaits zemesardzes bataljonu, kas ir ļoti tuvu un spēj nodrošināt šo skolu ar skolas vajadzībām militārajā jomā. Tāpēc šī infrastruktūras atbilstība, kā jau teicu, pie lielā skaita skolu, tehnikumu un tā tālāk īstenībā ir ļoti ierobežota. Piedāvājumā bija vēl 2 skolas, ko es piedāvāju ministrijai, bet tur būtu jāveic liela remontdarbi un investīcijas, un viņa nekādu nevarētu palaist nākamajā gadā, kāds ir plāns ministrijai. Jūs pajautāt, kādas skolas, kamēr esam tajā? Kādām vēl skolām jūs piedāvājāt? Es neatklāšu. Labi. Laikam tas netika piedāvāts, tas tika izskatīts kā variants, atbilstošais variants, nevis piedāvājums, tas nebija piedāvājums. Tie varianti tika izskatīti manā ziņojumā ministram un, protams, visas skolas, kuras es apmeklēju, un tās bija kaut kādas laikam 11 vai 13, pareizāk sakot, jā, tad viens tikai vinnētājs. Skolai plānots piešķirt Pētera Radziņa vārdu. Šeit tāda neliela saistība arī ar Kalpaka skolu, bet tīri vēsturiski un nekā cita tur tāda nav. Pulkvedis Kalpaks iesāka Latvijas atbrīvošanu no Kurzemes puses, ja, un tad pulkvedis Radziņš pabeidza Latvijas atbrīvošanu šeit Latgalē. Viņš bija viens no galvenajiem plānotājiem Latvijas atbrīvošanai, un jau pēc Latvijas atbrīvošanas viņam tika piešķirta ģenerāļa pakāpe. Tātad mēģināšu ātri izstāstīt pa skolu šādā secībā, kā jūs redzat uz ekrāna, tad strateģiskās vīzijas, mērķi, ieguvumi, risinājumi un tā tālāk un tā tālāk. Ja jums ir jautājumi, lūdzu jautājiet uzreiz, jo saprotu starp jums un pusdienām esmu tikai es. Tad attiecīgi arī skatieties pēc sevis. Man ir neierobežots laiks. Tad aizsardzības ministrijas stratēģiskā vīzija ir tāda pati, kāda bija, kad veidoja Kalpaka skolu. Mums jāizveido profesionālā vidējas izglītības iestāde, kur vispār izglītojošo priekšmetu studijas apvienotas ar militāro prasmju un vērtību apguvi. Šeit uzreiz jāsaka, ka šī skola nav armija, un jāņem vērā, ka tie ir pusauģi, tad arī ierobežotas iespējas veikt apmācības ar ieročiem. Šādas apmācības tiek veiktas, bet tikai tad, kad visi ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Līdz ar to tad šī ir normāla profesionālā vidusskola. Tā vietā, lai apmācītu pavārus, mēs veidojam viņus kā jaunākos instruktorus. Mērķi saprotami un skaidri. Mums ir jāizveido motivēti, izglītoti, fiziski attīstīti jaunieši, kas iegūst mācīšanās pieredzi, uzsvars uz inženierzinātnēm, protams, populārās tagad caurvju prasmes, militārās iemaņas un fiziskais iet visam cauri. Lai gan šī nav armija, bet šie elementi ir. Un tik tiešām fiziski jaunieši tiek trenēti un tiek pievērsta ikdienā, katru dienu uzmanību. Tā kā tas ir fakts. Par mācīšanos arī vēlēs atzīmēt, ka šis ir svarīgs tās punkts, jo šajās skolās, es runāšu par abām skolām kopā, tad lai nedalītu. Šajās skolās jauniešiem
liek mācīties. Tur ir instruktori, kursa priekšnieki, kuri seko viņu sekmēm, un līdz ar to tad jaunieši caur šo te kontroli arī pierot mācīties. Ko mēs uzskatām vēlāk, viņiem arī vieglāk ir mācīties augstskolās, jebkurā citā vietā, ko viņi izvēlas. Par reģionu. Bez tā, kas rakstīts uz slaida, protams, šī unikālā iespēja Latgales reģiona vai Austrumu reģiona jauniešiem tomēr ir mēģināt iestāties šajā skolā un apgūt šīs zinības, lai nebrauktu uz Kandavu, kas ir ļoti tālu, un tie jaunieši, kas ir iestājušies pašreiz, laikam, Kandavā mācās 8 jaunieši no Latgales. Ir daugavpilieši, ir, kā es teicu, ir Kombuļa cilvēks. Tad tas ir ļoti tālu, un jauniešiem jāpatarē ļoti daudz laika braukājot. Tad šī ir tā iespēja, kad faktiski geogrāfiski Latgales reģiona viducī šī skola atrodas. Ceļu tīkls ir ļoti atbilstošs. Līdz ar to tad šī ir tā unikālā iespēja. Protams, no militārā viedokļa vai no aizsardzības resora viedokļa, tad mēs skatāmies, ka tie ir potenciālie aizsardzības akadēmijas studenti, bet tas nav obligāts pasākums. Šogad notika pirmais izlaidums Kalpaka profesionālajā vidusskolā no 25 jauniešiem, kas pabeidza absolventiem. Kādi 5 vai 6 ir izvēlējušies turpināt mācības aizsardzības akadēmijā. Vēl daži iestājās profesionālajā dienestā, līdz ar to tad procents ir, bet šis nav galvenais. Bet mēs, protams, esam priecīgi, ka kāds tomēr izvēlas studēt aizsardzības akadēmijā. Pēc šiem 4 gadiem viņi iziet pamata apmācības, un līdz ar to viņi var stāties arī profesionālajā dienestā, zemesardē, rezerves uzskaitē. Tas viņiem ir tikai iegūms. Varbūt pa reģionu, varbūt nav tik izvērta šeit, bet tā ir iespēja arī reģionam savā ziņā caur šo skolu zināmā veidā attīstīties, ne tikai nodrošinot papildus darba vietas, bet arī iesaistīties lielākās aktivitātēs. Ja šāds jauniešu kolektīvs būs, varbūt pirmajā gadā tas nebūtu tik daudz, bet, teiksim, 2., 3., 4. kurs tā ir diezgan liela grupa jauniešu, kuri būtu jāiesaista visās novada aktivitātēs. Protams, militāra patriotiskās audzināšanas redzeslokā, bet arī kultūras izpētē un tā tālāk. Šeit es... Sadarbībā ar jaunsargiem, es saprotu arī. Arī ar jaunsargiem, jā, protams. Šeit es runāju vairāk par iespēju Latgales jauniešiem, bet nav izslēgts, ka šeit var mācīties arī cilvēki no Liepājas. Ir varbūt arī tāds otra galējība, kā tagad ir Kandavā, tad kāds var iestāties šeit, kurzemnieks, vidzemnieks, ja, tad arī šī kultūras, Latgales kultūras vai austrumu reģiona kultūras iepazīšana šiem jauniešiem arī būtu viens no tādiem interesantiem apmācības veidiem. Par skolu. Tad skola ir aizsardzības ministrijas padotības iestāde ar finansējumu no aizsardzības ministrijas ar visām izrietošajām sekām. Tad šie te piedāvātie risinājumi un teksts viņi ņemti ir no informatīvā ziņojuma, kas tiek tagad gatavots uz ministra kabineta apstiprināšanai, bet arī pēc fakta tad arī mēs gribam, lai apstiprina šāda skolas izveide ar šo te iespēju reģiona jauniešiem iestāties un mācīties tuvu savām mājām. Kā jau teicu, tad finansējums ir aizsardzības ministrijas, reģiona finansējums netiek pieprasīts, lai gan no skolas viedokļa tad skola būtu priecīga un pateicīga, ja vietējā industrija, vietēji uzņēmēji kaut kādā veidā arī iesaistītos dažādās aktivitātes. Piemēram, piemiņas plāksnes izveide vai vēl kaut kāds dāvinājums, tad tas būtu tas reģiona pienesums, bet tas atkal nav ielikts, tas nav mūsu budžetos ielikts, tas ir reģiona vēlme vai sadarbības jautājums, protams. Jā, lūdzu. Sakiet, lūdzu, tā kā ņemot vērā tās prasmes būs tomēr vairāk saistītas ar militāro jomu,
vai pabeidzot šo mācību iestādi tos 4 kursus, vai jūs liksiet par pienākumu tiem mācekļiem turpināt mācības tieši militārajā jomā, vai arī tomēr viņi varēs izvēlēties jebkuru mācību iestādi, augstskolu arī vēlāk? Vai ir kaut kādas saistības tiem apmācāmajiem? Nē. Kā jau minēju, pabeidzot šo profesionālo vidusskolu, viņiem nav pa pienākumu stāties bruņotajos spēkos, stāties akadēmijā un turpināt pilnveidot sevi militārā jomā. Viņi paši var izvēlēties. Vienkārši tā visa būtība ir tāda, ka cilvēks 4 gadus nesājot formas tērpu un atrodoties tajā rutīnā, viņam ir ļoti viegli pēc tam arī profesionālā dienestā iestāties, ja viņš vēlās. Kā es jau minēju, arī šī gada izlaiduma statistika rāda, ka ir procents, kas iestājas akadēmijā, kas izvēlas turpināt. Pārējie iet, kur viņi vēlās. Te ir tāda, varbūt atšķirība no specifiski profesionālās vidusskolas. Es pavārus lietošu, lai citus neapvainotu. Ļoti cienījama profesija. Es nezinu, cik no tiem jauniešiem, kas pabeidz, teiksim, Kandavas profesionālo vidusskolu, specialitātē pavārs, nākamajā gadā viņi vai tajā pašā septembrī sāk strādāt kafejnīcā, ēdnīcā vai vēl kaut kur par pavāru. Tā kā tas ir viņu izvēles jautājums. Vēlreiz atkārtoju, nav spiesta lieta stāties, un viņus neviens arī nespiež. Bet, protams, tā apziņa tiek ieaudzināta, un te viņi var izvēlēties. Izglītības programma parasti jau mums ir skolās, kur ir tā kā izvēles. Jums tāda vispārīgā ir, kur ir obligātā, tagad ir obligātā. Valsts aizsardzības mācība, jā. Jā, ir, valsts aizsardzības mācība tagad ir obligāta visās skolās, bet šajā skolā tā programma ir izvērsta 4 gadiem. Un tad arī pabeidzot šo skolu, viņi iegūst jaunākā instruktora kvalifikāciju, kas ļauj viņiem stāties profesionālā dienestā un jau pildīt pienākumus, ja viņi vēlas. Bet atkal saku, tā nav spiesta lieta, tad jaunieši var paši izvēlēties. Ir arī jaunieši, kuri izvēlas nepabeigt, un ir bijuši arī gadījumi, kad aiziet arī no 3. kursa projām. Saistību nebūs tādiem jauniešiem? Saistības vienīgi tikai ar izglītību. Viņam vajadzēs pēc tam caur vakarskolu kaut kādu pabeigto vidusskolu, ja vēlēsies. Ieliktos priekšmets? Jā, jo 2 diplomus izsniedz pēc absolvēšanas. Kā parastajā profesionālajā vidusskolā. Tas nozīmē, ka jūsu skolas pabeidzēji būs 19, 20 gadus veci jaunieši. Jā, 19, jā, varētu būt. Jā, viņi iestājas 16, 10, 10, 19, 20, jā, 19, 20. Bet arī uzņemot, veicot uzņemšanu, tad arī šīs Oskara Kalpaka skolas pieredze rāda, jā, vai ne pieredze, bet arī tas veids, kā viņi uzņem jauniešus. Viņi skatās arī pēc dzimšanas datiem tā, lai 18 gadi viņam paliek 3. kursa janvārī. Lai ar ieročiem varētu, ja? Jā. Ir viens gadījums tajā skolā, kad cilvēkam nepalika tie 18 gadi uz to janvāri, tad viņš juridiski nevarēja piedalīties apmācībās pāris mēnešus. Tas ir atkal slikti. Līdz ar to šis moments varētu būt tāds interesants, bet tie visi ir risinājumi jautājumi, nekāda problēma tu nav. Kolēģi, Nacionālo militāro skolu, tad tas nozīmē, ka iespējams pie mums būs arī savi pedagogi, kas būs viziti, jā? Jā, pedagogi ir 2 veidi. Viena ir vispār izglītojošo priekšmetu. Varbūt mēs varam arī pārlikt. Kolēģi, lūgums varbūt jūs varēsiet parunāt ar Vili varbūt pēc komitejām par detaļām. Šobrīd pēc būtības, jo jau 15 minūtes jau ir pagājušas, atvēlētais laiks. Jā, Interesants jautājums. Nā, es saprotu, bet mēs nevaram visu dīnu veltēt. Jā, domāju, ka varam. Jā, sasniedzamie mācību rezultāti, tad absolvējot skolu tiek iegūts profesionālās kvalifikācijas 4. līmenis, kā visās profesionālajās vidusskolās.
profesionālā kvalifikācija jaunākais militārais instruktors. Tad arī varbūt arī šis slaids arī atbild uz jūsu jautājumu iepriekšējo, ja, tur, ko viņi var darīt pēc tam, bet šeit ir atbild tikai par militāro jomu. Civilē viņi var sev izvēlēties jebkuru vietu. Es zinu, ka arī cilvēki tagad absolvējuši iestājas juridiskajās augstā Latvijas universitātē, vēl viskaut kur. Tā kā man nav šī statistika šodien, bet es zinu, ka universitātē ir iestājušies cilvēki. Tā kā aicinājums iekļaut arī B kategorijas. B kategorijas iekļaušana šajā skolā saistās ar mācību programmas garumu, un tas ir viens. Uz šo brīdi nav vietas vairs nekādām citām programmām šajā programmā. Tas ir viens. Otrais moments, ja šādu B kategoriju iekļauj, un cilvēks, ja dažādu iemeslu dēļ nespēja nokārtot autovadītāja tiesības, viņš arī nesaņem diplomu, jo tas ir saistīts. Līdz ar to arī šāda doma bija, bet no viņas atteicāmies, tā kā autovadītāja kursu pabeigšana ir viņu ģimeņu, un viņa pēc tam... Patiesībā tur var vēl par to jautājumu runāt, jo vidusskolas pie mums Rēzeknes novadā piedāvā šo programmu, un tā kā tur ir blakus Maltas vidusskola, tur iespējas arī varētu. Viņi ir interesanti, bet mūsu izpratnē tas ir tā, ka drusciņi ierobežojuši faktors pie pabeigšanas. Nu, lai izvairīties no šīm te frikcijām. Jā. Labi, tad apgūstamie priekšmeti, tad ir militārā sadaļa, kā jau minēju, tad 1. un 2. kursā tiek apgūts karavīru pamatapmācības kurs, kursa 1., 2. līmenis, un tad 3., 4. kurs viņi jau tiek apmācīti par jaunākajiem instruktoriem. No priekšmetiem, no pārējiem, kas mums ir, tad ir matemātika, fizika, robotika, tie ir profilējuši un priekšmeti, uz kuriem mēs pievēršam ļoti spēcīgu uzmanību. Protams, profesionāla angļu valoda, jo mūsu vidē, ja viņš izvēlas kļūt par virsnieku vai instruktoru, angļu valoda ir vajadzīga. Nu, protams, sports katru dienu. Un, jā, kvalifikācijas prakses notiek 4. kursā. No militārās specifikas nav daudz. Tā ir dzīvošana dienesta viesnīcā, lai pieradinātu pie režīma. Viņa nevar braukt, kad grib prom, un nākt iekšā, kad grib. Viņiem jābūt skolā no pirmdienas 6 rītā līdz piekdienas 3. Sestdienas, svētdiena ir viņu pašu pārziņā. Skolā arī viņus nebaro piekdienās un sestdienās un svētdienās. Līdz ar to tad viņiem pašiem jāiztiek. Bet darba dienā tad viņi tiek nodrošināti ar gultas vietu, ēdināšanu, 4-reizējo formas tērpu, visu nepieciešamo, kas vajadzīgs sevis apkopšanai, veļas mašīnas, nelielas virtuvītes dienesta viesnīcā un tā tālāk. Jā, minēja arī formas tērpu nesēšanu ikdienā. Kas arī disciplinē, piemērs no Kandavas tehnikuma, tad arī tie vietējie cilvēki arī sāk kārtīgāk uzvesties un taisnākās rindās staigāt pa teritorijai. Bet cerams, ka tas notiks arī šeit. Uzņemšanas nosacījumi ir faktiski standartizētie Latvijas uzņemšanas noteikumi jebkurā profesionālajā vidusskolā, lai gan mēs liekam uzsvaru šiem te specifiskajiem priekšmetiem, jābūt vecumam, kā jau minēju iepriekš, attiecīgam, jābūt pabeigtai pamat izglītībai, 9. klases diplomam, tiek vērtētas arī atzīmes. Pēc pirmatnējās dokumentu atlases jaunieši tiek izsaukti uz mācību vietu, kur tiek veikti fiziskie testi un medicīniskie dati pārbaudīti. Un tad tiek izlemts par viņu uzņemšanu. Kā jau minēju no pagājušā gada pieredzes, tad no 140 cilvēkiem, 145, kuri pieteicās pa dokumentiem, uz pārbaudījumiem tika izsaukti 90 un uzņemti 30.
tāda tā statistika ir par šo te. No administratīvā pedagoģiskā sastāvā faktiski standarta skolas izskats, direktors, 2 vietnieki, administratīvā nodaļa, jurists, mācību nodaļas, militārā vispār izglītojošo priekšmetu, tehniskais personāls, atbalsta personāls. Ļoti svarīgs ir psihologs un sociālais pedagogs, jo šī ir mini sabiedrība, kur satiekas cilvēki no dažādām vietām. Tie varbūt, kas ir mācījušies profesionālais vidusskolās vai tehnikumos, zina, kā tas notiek. Tie ir jaunieši, faktiski 10% no šiem jauniešiem ir jaunietes, meitenes. Tad tas kolektīvs ir dažāds. Viņi ir tādā vecumā, kad hormoni trako un maksimālisms pāri malai veļās, tad šiem te 2 speciālistiem, psihologs un sociālais pedagogs, ir ļoti daudz darba. Tas ir viesnīcas dežurants, viss, kas saistās ar apkopi un tā tālāk. No finansējuma jomas, ja viņu tā var sadalīt, tad viņš sadalās atlīdzībās, stipendijās, precēs pakalpojumos, pamatlīdzekļos, infrastruktūras uzturēšanā. Šos te visus līdzekļus tad arī finansējumu nodrošina aizsardzības ministrija. Ja šiem jauniešiem tiek piešķirta stipendija valsts noteiktajos apmēros, bet viņi visi to maksimālo viņi nesaņem, protams. Viss saistās ar sekmēm, bet tā statistika esošā rāda, ka viņiem ir kaut kāda 80 plus mīnus eiro uz rokas mēnesī. Pie tā, ka viņi dzīvo pa brīvu, viņi tiek baroti, apmācīti, viņiem tiek piešķirts dators, mācību līdzekļi. Viss ir. 80 ir maksimālā vai? Nē, ne maksimālā. Maksimālā valstī noteikti ir 150, vismaz šodien. Atzīmēm atkarīgs. Jā, viss atkarīgs gan no atzīmēm, gan no uzvedības, gan citiem parametriem, gan sporta. Tā ka viņi tiek motivēti caur naudu, stipendija, kas arī liels motivators ir. Un tad ar laiku, protams, sākumā ir pretestība, bet ar laiku viņi ievelkās un tad viņi sāk sacensties, kurš labāks, un tad viss iet uz augšu. Motivācija. Beidzamais slaids, tad šis slaidiņš ir no Oskara Kalpaka mājaslapas, kur viss šis pasākums ir aprakstīts, kas te notiek. Stipendijas, viesnīca, bezmaksas ēdināšana, materiālais nodrošinājums gan ar formatērpu, gan ar pārējām militārajām lietām, tur mugursomas un viss pārējais, kas saistās ar militāro. Viņam tiek ieskaitīts valsts aizsardzības dienas pēc sekmīgas skolas pabeigšanas. Protams, dalība pasākumos arī minēja, ka novada iesaista šeit būtu arī ļoti nozīmīga šo te skolu iesaistīt. Ne tikai militāri patriotiskajos, bet arī sporta un kultūras pasākumos taiskaitā. Līdz ar to es pabeidzu runājamo, cik man bija. Ja jums ir jautājumi, tad es nezinu, vai pēc tam, kā jūs te... Es domāju, ka mēs daudz esam pajautājuši, jā, tas ir ļoti interesanti, un mēs, protams, priecīgi esam, ka jūs nākat pie mums, un tā skola ir ļoti tāda pievilcīga no mūsu puses, jā. Jā, šo pasākumu nākt un jums izstāstīt šīs te detaļas un atbildēt uz jautājumiem bija viens no tādiem svarīgiem pasākumiem, lai izvairītos no nepareizas vai salauztas informācijas aprites, jo man līdzīgi bija jau Maltas vidusskolā, kur kolektīvs sāka jau tur domāt, ka visi tiks atlaisti un direktors tika atlaists un viss tur slikti būs. Tad arī braucu uz turienu un runāju ar kolektīvu, tad arī jūs esat otrais kolektīvs, ar kur es runāju, lai jūs arī zinātu par šiem te jautājumiem. Ja jums ir personīgi jautājumi kaut kādā veidā pēc tam, ja rodas, mani kontakti ir pieejami pie... Bet tev arī atzīmēt šeit nav prezentācija? Man liekas, nebija. Ja? Ir gan ēpasts, gan telefona numurs pieejami, tā kā variet zvanīt, rakstīt, ja kādam rodas specifiski jautājumi. Varbūt vēl viens jautājums, kas arī lido gaisā visu laiku par skolas direktoru.
Visi man jau tā kā uzskata par direktoru. Nē, vēl nav noticis. Es esmu tikai projekta vadītājs. Tas viss notiks tad, kad saņems ministrija atbildi no ministra kabineta par apstiprinājumu, un tad tas karuselis sāk griezties citā datumā. Bet pagaidām projekta vadītājs iesaistos, brauc apkārt. Arī rītdien ministrs ir Maltas vidusskolā, kur ir priekšsēdētāji. Tad tiekamies ar ministru rītdien tur. Paldies par uzmanību. Jā. Kā tiek plānots virzīt uz ministra kabinetu? Dokuments ir sagatavots, bet ņemot vērā tagad tās finanšu peripētijas valstī, tad mēs gaidām vienu citu ministrijas dokumentu atpakaļ ar citiem piedāvājumiem, tad tiks iesniegts. Acīm redzot, mēs viņu iesniegsim augusta beigās, jo es tagad arī atvaļinājumā atrodos, līdz ar to tas es strādāju. Paldies. Tā kā mēs daudz esam pajautājuši, tas ir informatīvai ziņojumi, bet tomēr uzsāksim balsošanu, lūdzu, kolēģi. Par informatīvo ziņojumu. Jā, viņi ir pieņēmuši, visi ir dzirdējuši. Ok, labi, jā, balsojāt. Jā, katram savs. Vai nobalsoja? Lai nobalsoja tāpat. Es jums nosūtīju e-pastu, Vilim. Paldies. Paldies, kolēģi. Izskatās, ka mēs visi esam priecīgi, visi 7 esam nobalsojuši par tādu, mēs esam gatavi mocētīs. Jā, paldies. Tā šodien mēs tas bija dienas kārtības itamā komitejā pārējais jautājums, ar to mēs sēdi portraucam. Paldies.